Mūsu iepriekšējā lekcijā mēs runājām par to, kā nesen izplatītās tehnoloģijas un 4. industriālā revolūcija maina tirdzniecības vidi. Šodien, turpinot šo tēmu, mēs bieži runājam par virtuālo realitāti un metaversu. Tāpēc šajā lekcijā mēs apspriedīsim jaunas tehnoloģijas, kas rada revolucionāras izmaiņas tirdzniecības tirgū, kā arī virtuālās realitātes pasauli. Vai esat kādreiz apmeklējuši spēļu telpu, ir brilles, kas ļauj ienākt pilnīgi jaunā pasaulē. Uzliekot brilles, parādās jauna pasaule, kurā mēs ieejam. Tā nav reālā pasaule, bet gan viltota pasaule. Tāpēc mēs runāsim par to, kā virtuālā realitāte ietekmē mūsu dzīvi un tirdzniecību. Ja runājam par jaunām tehnoloģijām, kas mainīs patērētāju iepirkšanās uzvedību, varam pieminēt lielo datu analīzi, mākslīgo intelektu un robotus, virtuālo realitāti un paplašināto realitāti, kā arī pilnīgi bezapkalpojošus veikalus, TI, automātiskās norēķinu veikalus. Tāpēc šodien mēs runāsim par virtuālo realitāti un varam redzēt, kā uzņēmumi izmanto virtuālo un paplašināto realitāti visās savās aktivitātēs. Es zinu, ka arī ētermi ir interesanti mēģinājumi, ko es veicu. Ētermi parks šī ļoti laba, ja tāda ir pieejama. Covid-19 dēļ es nevaru ierasties. Esmu dzirdējis, ka izmantojot virtuālo realitāti un paplašināto realitāti, priekšsādātājs piedalījās un uzsāka tiešsaistes straumēšanas pakalpojumu Atomi Tūres programmā. Reizēm arī jums vajadzētu to izmēģināt. Pirms runājam par virtuālo realitāti, es gribu runāt par paplašināto realitāti, ko sauc par AR. Šī paplašinātā realitāte ir viltus elementu pievienošana realitātei. Brilles nav nepieciešamas, jo tas ir reāls. Tomēr, izmantojot kādu tehnoloģiju, realitātē tiek pievienoti viltus elementi. Vai tas jums šķiet neskaidrs? Apskatīsim IKEA piemēru. Mēbeļu iegāde ir patiešām grūta. Lēmumu pieņemšanas process to risina tieši IKEA. Paplašinātās realitātes, iepirkšanās katalogs. Apskatīsim to uz brīdi. Mēģināt. Spēlē tagad ar draugiem un izbaudi. Kaus. Vieta. Tas šķiet interesanti vai acīm redzot. Realitātē nav krēsla, bet izmantojot šo paplašināto realitāti, es varu brīvi mainīt krēslus, kādus vēlos. Tas nozīmē, ka varu redzēt viltotu pasauli, kas ir līdzīga reālajai. Paplašinātā realitāte ir tehnoloģija, kas ļauj mums redzēt un iedarboties ar digitāliem objektiem, kas tiek projicēti uz reālās pasaules fona. Piemēram, es varu redzēt digitālu krēslu, kas izskatās tikpat reāls kā īsts krēsls, un es varu to pārvietot un mainīt tā izskatu pēc savas vēlēšanās. Tas ir tieši tas, ko sauc par paplašināto realitāti, un tagad es gribu runāt par virtuālo realitāti. Līdz šim galvenokārt tika izmantota spēlēs un izklaidē, bet nesen tā ir kļuvusi par lielu jautājumu tirdzniecības tirgū. Virtuālā realitāte ir tehnoloģija, kas ļauj lietotājiem pilnībā ienirt digitālā vidē, kas var būt pilnīgi atšķirīga no reālās pasaules. Piemēram, jūs varat atrasties kosmosā, zem ūdens vai pat citā laikmetā, un viss izskatās un jūtas tik reāls, ka jūs varat aizmirst, ka esat tikai virtuālajā pasaulē. Tāpēc daudzas uzņēmumi izmanto šo virtuālās realitātes tehnoloģiju, lai patērētāji varētu piedzīvot jaunu klientu pieredzi. Tas ir galvenais jautājums. Tas kļūst par jaunu pārdošanas veidu. Piemēram, automašīnu ražotāji var piedāvāt klientiem iespēju virtuāli izbraukt ar jaunu automašīnu, pirms viņi to iegādājas, vai mēbeļu veikali var ļaut klientiem redzēt, kā mēbeles izskatīsies viņu mājās, pirms tās iegādājas. Tāpēc mūsdienās bieži dzirdam vārdu metavers. Metavers ir digitāla pasaule, kurā cilvēki var iedarboties, strādāt, spēlēt un dzīvot, izmantojot paplašināto un virtuālo realitāti. Vārds
Izskatās, ka tas aizņēma apmēram 10 minūtes, varbūt 8 minūtes. Tā viņi atbildēja. Vidējais iepirkšanās laiks studentiem, kas piedalījās eksperimentā, bija 15 minūtes. Viņi atbildēja, ka tas aizņēma daudz īsāku laiku nekā patiesībā iepirkšanās laikā. Šo fenomenu es savā pētījumā nosaucu par laika izkropļojuma fenomenu virtuālajā realitātē. Pasaulē laika jēdziens nedaudz mainās, kad pērkat lietas internetā. Tas ir vienkārši reāli. Bet, kad uzliek brilles un ieiet virtuālajā realitātē, tas ir pilnīgi jauns piedzīvojums un atšķirīga pasaule. Iepirkšanās notiek bez apstājas, un šādas lietas notiek. Tas šķiet sniedz interesantas atziņas mārketingam un tirdzniecībai. Es zinu, ka šis ir pirmais pētījums, kas faktiski pētījis iepirkšanos. Es apkopoju šī pētījuma rezultātus un prezentēju tos akadēmiskajā rakstā Korejas mārketinga asociācijā, un tas bija ļoti populārs. Tāpēc es uzrakstīju rakstu par šo pētījuma rezultātu. Laikrakstā Donga Ilbo. Virtuālās realitātes iepirkšanās centros ir augstāka iegremdēšanās pakāpe, kas atšķiras no tradicionālās interneta iepirkšanās. Es to neizveidoju, bet es biju pirmais, kurš piedalījās mini veikalā, eksperimentā. Tur ir cilvēks, tas esmu es. Es tagad oficiāli ļāvu studentiem veikt iepirkšanos. Vai varam uz brīdi noskatīties video par to, kā tas notiek? Vai tas nav interesanti? No malas tas izskatās jautri, vai ne? Nedaudz smieklīgi, vai ne? Bet šis draugs patiesībā nopietni iepērkas. Tieši tāpat kā reālajā dzīvē, iepirkšanās. Kā to var skatīt, ir iespēja iepazīties ar nākotnes iepirkšanās veidu. Tāpēc es uzdošu jautājumu, kādas ir atšķirības un līdzības starp šo iepirkšanos? Ko es jums iepazīstinu un tiešsaistes iepirkšanos? Ko mēs parasti veicam? Līdzīgā iezīme ir tā, ka abas iespējas ļauj man salīdzināt un meklēt vēlamās preces, neapmeklējot fizisko veikalu. Tomēr pastāv atšķirības. Interneta iepirkšanās ir vienkārša realitāte, un tas nozīmē, ka mēs pērkam preces, skatoties uz attēliem, bet iepirkšanās ļauj ienākt pasaulē, kas ir līdzīga realitātei, un iegādāties preces. Tas ir tieši par klientu pieredzi un sajūtām, un tas, iespējams, ir lielākā atšķirība starp interneta iepirkšanos un iepirkšanos. Iemesls, kāpēc nākotnē izplatīšanas uzņēmumu, pārdevēji un ražotāji pievērš lielu uzmanību, varētu būt tieši šis 4. industriālās revolūcijas sākumā izveidotā daudz-kanālu izplatīšanas vide pēdējā laikā ir attīstījusies par pilnīgi jaunu pārdošanas un tirdzniecības vidi, apvienojot virtuālo realitāti, paplašināto realitāti un pat mākslīgo intelektu. Vēl viens piemērs ir bezapkalpošanas veikali. Šajos veikalos nav darbinieku un nav norēķinu staciju. Runa ir par patiesi bezapkalpošanas veikaliem. Amazon pirmo reizi izmēģināja bezapkalpošanas veikalu ASV, un pēdējā laikā tas tiek aktīvi īstenots arī Korejā un Ķīnā. Pateicoties augstajai tehnoloģijai, ir izveidoti automātiskie norēķinu veikali, kuros nav darbinieku. MR24 šobrīd izmēģina pašapkalpošanās veikalu, un 7-Eleven arī darbojas. Ar 7-Eleven signatūra veikalu Jamsilā esmu sagatavojis īsu video par pašapkalpošanās veikalu. Šajā video redzams, kā ienākot šajā veikalā nav neviena darbinieka, tur nav neviena pat norēķinu stacijas. Nav, klients vienkārši ieiet, paņem vēlamo preci un iznāk ārā, un norēķini notiek automātiski. Lote arī dara to pašu. Ir biometrijas norēķinu sistēma, kas ļauj veikt norēķinus vienkārši pieskaroties plaukstas daļai, kad iznāk no veikala. Šīs jaunās tehnoloģijas šķiet galu galā parāda nākotnes pasauli. Es zinu, kā Tomi plāno izmantot šīs tehnoloģijas arī izglītības un pārdošanas aktivitātēs. Atomi ārvalstu uzņēmēji ir izveidojuši pakalpojumu tūri, izmantojot virtuālās realitātes un paplašinātās realitātes tehnoloģijas, lai padarītu atomi par svētceļojumu. Realistiskā, turklāt apavi un modes apģērbi ir ļoti jutīgi produkti, taču, ja jūs reģistrējat sava ķermeņa struktūru, izmantojot vietālruni, atomi var ieteikt vispiemērotākos produktus klientam, izmantojot jaunu, modernu pārdošanas metodi.
Atomi izmanto nākotnes tehnoloģijas, lai attīstītu dažādas klientu apkalpošanas un pārdošanas metodes. Ja esat Atomi uzņēmējs, vai jums nevajadzētu būt informētam par jaunajām nākotnes tehnoloģijām, balstītajām pārdošanas un pakalpojumu iespējām, ko uzņēmums piedāvā? Es uzskatu, ka ir nepieciešams iet kopā ar jaunajām tehnoloģiju izmaiņām 4. industriālās revolūcijas ietvaros. Nākamajā lekcijā es runāšu par reālo situāciju tīkla mārketingā, ko jūs šobrīd praktizējat. Jūs varat gaidīt daudz no šīs tēmas. Šodienas lekciju noslēdzam šeit. Tiksimies nākamajā reizē.